Labrīt un sveicu jūs šajā ceturtdienas rītā. Mēs atgriežamies pie Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas šodien 12. pantu. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļauj kļūt par Dieva bērniem. Mēs redzējām iepriekš, ka Jēzus nāca pasaulē, bet pasauli viņu neuzņēma. Viņš nāca pie savējiem, tie viņu neuzņēma, bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļauj kļūt par Dieva bērniem. Ko nozīmē uzņemt Jēzu? Uzņemt Jēzu nozīmē ticēt viņa vārdā. Ticēt viņa vārdā. Ko nozīmē ticēt? Paļauties uz viņu. Ne uz sevi, ne uz saviem darbiem, ne uz savu labumu. Nē, paļauties uz viņu. Paļauties pilnīgi. Absolūti, 100% uz viņu. Šis gaveņa laiks ir laiks, kurā mēs vēršam savu skatu uz viņa ciešanām, uz to, ka viņš nāca pie mums un ka viņš izcieta mūsu pelnīto sodu, lai mēs varētu tikt salīdzināti ar mūžīgo Dievu. Jo starp citu, Dievs ir arī dusmīgs Dievs. Viņš ir dusmīgs pret grēku. Viņš nevar panest grēku, viņš nevar ciest grēku. Grēkam jātiek sodītam. Bet viņš ir pārsvarā mīlestība. Un jo viņš mūs tik ļoti mīlējis, ka viņš paņēma un izlēja visas tās dusmas pret grēku uz savu dēlu. Jēzus izcieta mūsu sodu. Panesa Dieva dusmas. Lai mēs varētu, ticēdam uz viņa vārdu, būt Dieva bērni. Mēs varam droši nākt pie Dieva, jo Jēzus asins mūs šķīsta no grēkiem. Mūsu grēki ir piedoti. Mēs esam taisnoti Dieva priekšā. Taisnots nozīmē, tas pats tā, ka it kā tu nebūtu grēkojis. Redziet, Dievs ir taisns, un viņš nevarēja nesodīt grēku, bet viņš to sodu uzlika uz savu dēlu. Lai mēs, ticēdami, varētu būt Dieva bērni. Un līdz ar dievbērnību nāk mantojums, mūžīgā dzīvība kopā ar viņu. Debes Tēvs, paldies! Paldies par šo jauno dienu. Paldies par tavu vārdu. Paldies par tavu žēlistību. Paldies par tavu mīlestību. Paldies, ka tu esi padarījis pestīšanas ceļu tik viegli, ka viss, ko mums jādara, ir jātic tavam vārdam. Un kad arī tu dodi mums to ticību, ka tas viss nāk no tevis. Un tā, lai viss gods un pateicība un slava ir tev šodien un mūžīgi. Tēvs, paldies par jaunu dienu, par nakts mieru. Paldies, ka tu esi. Un paldies, ka mēs varam būt tavi bērni. Un ka mēs bez bailēm varam tuvoties žēlistības tronim. Lai saņem žēlistība, apžēlošanu un palīdzību īstā laikā. Sākot šo dienu, mēs aizlūdzam par mūsu zemi. Mēs aizlūdzam par mūsu vadītājiem un valdību. Kungs, laikmetā, kad viss ir tik saspidzināts, mēs lūdzam pēc miera. Mēs lūdzam pēc gudrības. Mēs lūdzam, Kungs, palīdz mūsu vadītājiem zināt, kā rīkoties. To lūdzam gan šeit, Austrālijā, lūdzam to arī par Latviju, lūdzam par citām zemēm, kuri godīgi un taisni vadītāji svētī, kuri ļauni izmaini, izņem, izjauc ļauno nodomus.
apžēlojies pār Ukrainu. Mīļais Dievs, mēs nezinām kādreiz, ko un kā lūgt. Mēs paceļam Tavā priekšā slimos, vientuļos un nabagus, bārenīšus, atraitnes, atstātos, atstumtos, neticīgos. Lūdzam, lai daudzi šodien nāktu pie ticības. Lūdzam par mūsu ģimenēm, nododam Tavās rokās. Lūdzam par sevi, pie rokas ņem un vadi, Kungs mani pats. Līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Nesoļais bez Tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Es aizlūdzu par katru klausītāju, izlūdzos Tavu īpaši svētību pār viņiem. Un tagad mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi. Es ceru, ka tas būs atkal rītdien.